ITEL darbojas finanšu procesu industrializācijas jomā vairāk nekā 20 gadus, piedāvājot inovatīvus, gudrus risinājumus, kas nodrošina tūlītējus rezultātus. Un tās apgrozījums 2011. gadā sasniedz 270 miljonus eiro. ITEL Information ir lielākais vēstuļu sūtītājs Latvijā un piedāvā to kā ārpakalpojumu. Uzņēmums apzina klientus, kuriem ir jāizsūta rēķini saviem pakalpojumu ņēmējiem un strādā ar 70 regulāriem klientiem. ITEL vienmēr ir bijusi inovators Latvijā. Mēs darbojamies jau 15 gadus un vienmēr mēs esam bijuši tie, kas Latvijā ir mēģinājuši nest kaut ko jaunu un piedāvāt Latvijas uzņēmumiem kaut kādus jaunus risinājumus. Un mēs esam pateicīgi saviem klientiem, ka viņi mums ir ticējuši. Daudzi no viņiem ir bijuši mums uzticīgi visus 15 gadus, un mēs savukārt esam mēģinājuši viņu biznesam piedāvāt risinājumus, kas ir mūsdienīgi, moderni, efektīvi. Mēs sadarbībā ar Latvijas bankām nodrošinām arī rēķinu automātiskas apmaksas risinājumu. Un jaunākais mūsu pakalpojums, kuram mēs tiešām redzam nākotni Latvijā, ir dokumentu digitalizācija. Latvijā ir pārsteidzoši daudz uzņēmumi, kuri vēl joprojām tērē milzu resursus darbam ar lieliem dokumentu apjomiem, kuros ir grūti orientēties, kuri pazūd, kurus ir grūti atrast. Un mūsu vīzija ir, un tas mūsu devums ir, ka mēs palīdzam šiem uzņēmumiem šos dokumentus pārvērst elektroniskā veidā, lai viņi vienmēr būtu pieejami, ātri atrodami un saglabājami. Rēķini tiek sagatavoti gan drukātā, gan elektroniskā veidā un nosūtīti klienta pakalpojumu ņēmējiem. ITEL darbība galvenokārt ir saistīta ar finanšu procesu attīstību, tāpēc uzņēmums spēj piedāvāt efektīvus, gudrus risinājumus, kas izstrādāti atbilstoši klientu vajadzībām. Visi procesi ir caurskatām, tāpēc tos var pilnībā kontrolēt. Alvis Dimitris lepojas, ka Rīga ir izvēlēta kā vieta, kur atrodas arī ITEL Information globālais IT kompetenču centrs un nodarbina vairāk kā 100 IT cilvēkus. Latvijai pievienojoties Eirozonai, ir skaidrs, ka daudziem uzņēmumiem viņu konkurences situācija kļūs vēl saspringtāka nekā tā ir bijusi līdz šim. Un mēs ticam, ka mūsu risinājumi var palīdzēt uzņēmumiem uzlabot viņu risinājumu un piedāvājumu un darba efektivitāti, un tas ir tas ceļš, kurš ir ejams Latvijas uzņēmumiem, jo, kā mēs visi zinām, mūsu cilvēku resursi ir ierobežoti, un tikai saņemot maksimālu atdevi no katra darbinieka un no katra pakalpojuma ir iespējams būt konkurētspējīgiem un veiksmīgiem Eiropā.